Pēc dažiem mēnešiem apritēs gads, kopš strādās šis Rīgas domas sasaukums. Un apritēs arī gads, kopš aktīvi strādā Suverēnās varas apvienības jaunatviešu frakcija. Paldies visiem, kas uzticējās mūsu komandai 2025. gada pašvaldību vēlēšanās. Ir izdarīts gana daudz. Ir sagatavota virkne kolektīvo iesniegumu, kuru tapšanā ir piedalījušies tūkstošiem Rīgas iedzīvotāju. Mēs esam vākuši parakstus gan pret Imantas krematorijas būvniecību, gan par to, lai tiktu saglabāti koki Imantā. Mēs esam vākuši parakstus par to, lai būtu kuģītis no Vecmilgrēvas Bolderāju, kā arī par to, lai tiktu saglabāts pašvaldības policijas iecirknis Vecmilgrāvī. Esam iesnieguši virkni vajadzīgu priekšlikumu priekš rīdzeniekiem un Rīgas pilsētas. Tajā starpā par palīdzību Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem. Un daudzas no šīm iniciatīvām, īpaši kolektīvie iesniegumi, ir uzsākuši izskatīšanu Rīgas domes gaiteņos, un drīzumā ir gaidāmi pirmie rezultāti. Mēs regulāri atskaitamies gan rīdziniekiem, gan mūsu vēlētājiem par padarīto. Katru darbdienas vakaru TikTokā gan Karīnas Sprūdes, gan Ļubovas Švecovas profilos tiek taisīts tiešraides. Mūsu sociālo tīklu kontos Facebookā, TikTokā, Instagramā, Telegramā mēs stāstam par mūsu partijas deputātu padarītajiem darbiem. Un jau vairākus gadus kā tradīcija ir mūsu tiešraides trešdienās priekš krieviski runājošajiem cilvēkiem, ceturtdien latviski runājošiem cilvēkiem. Katru nedēļu trešdienās laikrakstā MK Latvija mūsu partijas pārstāvi tāpat sniedz izglītojošus, interesantus rakstus par Rīgā un Latvijā notiekošo. Mūsu komanda aktīvi strādā. Mēs strādājam gan pirms vēlēšanām, gan arī pēc vēlēšanām. Un to daudzi tiešām ļoti novērtē. Uz mums tiek gāsti dubļi, bet, kā jūs zināt, tie, uz kuriem tiek gāsti dubļi, bieži vien izrādās pareizie un vajadzīgie cilvēki. Atcerieties, kā Bībelē ir teikts, ka pēdējie kļūst par pirmajiem. To var attiecināt uz mums. Tāpēc es aicinu pievienoties ik katru, kurš vēlas būt noderīgs mūsu komandai. Mēs strādājam priekš jums un ar jums. Bet, ja jūs vēlaties mūs vienkārši atbalstīt, jūsu atbalsts mums būs ļoti vajadzīgs 3. oktobrī 15. Saeimas vēlēšanās, lai mums būtu pārstāvniecība ne tikai Latvijas pašvaldībās, bet arī Latvijas parlamentā Saeimā.